tu nostrādā jau kārtējo darba dienu, no rīta piecēlies, sataisies, aizgāji uz darbu, autopilotā izdarīja visu, kas ir nepieciešams. Tava labākā dienas daļa bija satikties ar kolēģiem pusdienas laikā, parunāt par citām lietām. Un atkal atgriezties pie sava darāmā un autopilotā visu turpināt un izdarīt. Atgriezies mājās pie ģimenes, vakariņas, viss viena un tā pati rutīna. Un ejot gulēt, aizvarot acis, tu domā, kas tas tāds gandarījums? Kā cilvēkiem var būt gandarījums par padarīto? Kāpēc es nevaru saņemt šo gandarījumu? Es skaidri zinu, ka es nedaru to, kas man ir jādara. Es skaidri zinu, ka tas nav mans aicinājums, mans darbs nav mans aicinājums. Bet kā es varu zināt, kas ir mans aicinājums? Es katru dienu mēģinu veltīt tam laiku un izdomāt, ko es varētu darīt. Varbūt kādus kursus man iziet, un katru reizi man ir bail, kad es neizdomāšu pareizi, es kļūdīšos. Jo man taču īstenībā jau ir darbs, un labi, ka man viņš ir, un es esmu nodrošināta, un īstenībā viss jau ir labi. Bet kāpēc iekšā ir šis nemiers? Kāpēc iekšā ir šī tāda kā raudoša sajūta, ka tev vajag vairāk? Ka tu gribi tā kā citi, tu gribi radīt, tu gribi priecāties, tu gribi sajust šo gandarījumu. Tu gribi, lai tev enerģija plūst tā kā citiem. Tev vienkārši ir pāris emocionāli bloki. Tev vienkārši ir kaut kādas sajūtas, kas tev neļauj vienkārši sajust sevi. Tu nevari tikt klāt tai pašai sevi autentiskajai. Nāc uz terapiju. Noņemsim nost visu šīs sajūtas, kas tev traucē, un tu beidzot sāksi sadzirdēt sevi. Un tu sāksi iet to ceļu, kas tev patiesībā ir jāiet. Nāc uz terapiju.